pirmo puslaiku iesākām diezgan labi. Un tad vienbrīd bija pat +8 vai 9, un tad sākām skriet pa daudz, un daudz kļūdas bija. Bet, nezinu, otrajā puslaikā atkal bumbas nedabūjām zem groziem. Es domāju, zaudējām visā spēlē bumbas. Nezinu, paši uzbrukums arī iestrēga beigās ļoti. Nekas nesanāca. Es domāju, ja mums šodien būtu vēl labāk paveicies un paši nospēlējuši vēl labāk, es domāju, mēs varējām viņus vinēt. Bišķi pa daudz ievaidām, ja par tādu Žalgiru mēs ievaidām zem 73 punktus, te bišķi pa daudz. Es domāju, ka labāk varējām aizsardzībā. Daudz bumbas nesavācām. Viņiem pārsvars bija mūsu grozes, daudz bumbas savācām. Mums bija 17 kļūdas, ņemsim 4-3 kļūdas mazāk, kur viņi pārtver uz centru. Tas, piemēram, būtu vēl 4 punkti. Bumbas aizsardzībā, vai viņiem bija 11, būtu 7, es domāju, tie vēl būtu 2 punkti. Vēl šādas tādas situācijas. Un tur tie punkti arī rodās, tā kā VF spēlē arī agresīvi, mēģina skriet visu laiku. Un, es domāju, labi apstādinājumi viņas līderis sākumā, tāpēc arī viņam lēma tā spēle tik labi neaizgāja, varējām turēties līdzi. Bet es uzskatu tās mazās lietas, pie kurām ir jāstrādā, kā es teicu, tās kļūdas, atlākšās bumbas aizsardzībā un nepareizi pārslēmumi uzbrukumā mums liedz uzvarēt.